Ņemot vērā to, ka izlasē nebija no pirmās dienas, cik reāli vispār vērtēja savas izredzes tomēr aizbraukt uz fināla turnīru? 90% tā teikt. Tas bija diezgan reāli, jā. Tagad ir tāda škrobīta neliela? Jā, ir. Man bija tāds, es jau gaidīju, ka pirmdien treneris teiks to lēmumu, kurš tu paliks mājās un tā. Nevarēju to līdz pēdējām brīdim neviens zināt vispārībā. Tā kā viņš man to pateica, man bija tā, es gāju uz mājām, man bija tā, ka man apkārt nekā nebija vispārībā. Es vispār iekāpu nepareizi autobusā, aizbraucu ne uz mājām vispār. Tur bija tāds joki bija tādi, jā, negaidīju. Bet, Tā kā dusmas vai asaras? Nē, nebija dusmas nekas, vienkārši tā, ka negaidīti bija tas, jo tomēr bija izredzes bija un varēja tikt. Bet, kā ir, tā ir. Kāpēc tāda iekšējās priekšnojautas tomēr teica, ka droši vien aizbrauks, jā? Tāpēc arī bija. Iekšējās priekšnojautas bija vienu dienu teica to, otru dienu teica to. Treneris paskaidroja kaut kā pamatoja savu lēmumu? Jā. Varbūt var atklāt? Nē, es domāju, ka to nevajag tā. Tas bija, mēs ar treneri izrunājām visu un tā kā. Bet tev viss palika skaidrs un tev nekādu ļaunprātu netur? Nē, vispār nē, nākamo gadu nākšu un turpināšu cīnīties. Kā tev pašai šķiet, varbūt, tā objektīvi paskatoties, kas tev varbūt šobrīd pietrūkst priekš lielās izlases? Spēks un pieredze. Pieredze tikai spēlējot? Jā. Tas jau arī no Amerikas nāk tā pieredze, varbūt šo sezonu bija tā mazāk bišķīt, tāpēc arī. Bet viss tagad arī treniņi vasarā ar lielo izlasi, tas viss arī pie pieredzes nāk klāt. Tā kā pieredze un spēks vēl jāaudzē. Liela atšķirība ir starp treniņiem Amerikā un šeit ar pieaugušiem? Jā, ir. Vairāk Amerikā ir vairāk tāda stāvēšanas treniņi, es to uzreiz pamanīju, ka aizbraucu uz Ameriku. Bet te ir vairāk tāds, tu treniņā visu laiku kusties, tev ir minūtes pārtraukums, kur tu padzeries, bet uzreiz atkal kustība un tu ļoti reti stāvi vispārībā. Vairāk ir tā darīšana nekā runāšana. Gunta Baško teica, ka jaunās tā kā nedaudz baidās, vai tā ir? Es domāju, tas jau vienmēr tā ir, ka tomēr tu spēlē pret pieredzējušākām, vecākām meitenēm, un tad, kad tu ienāc, tad ir tā, ka tu nedaudz baidies un domāji, es šito, es to varbūt tomēr būs slikti vai kā. Bet es domāju, laiku tas tā pāriet, jo tagad uz beigām jau tas pārgāja. Sākumā, es domāju, tas vairāk ir sākuma tāds periods. Bet tāds respekts tev ir par pieredzējušiem? Noteikti, tā jau tam jābūt ir. Tagad uzreiz, kad tiks projām no lielās izlases, uzreiz pie U20, Jā. Un vasara turpinās? Turpinās, kamēr U20 beidzies. Tev jau ir kaut kāda, cik es saprotu, kaut kāda treniņa programma arī no Amerikas pat, Jā. Tā ir vairāk tāda svara trenižeru zāles apmeklējuma programma. Tas jāstrādā ir, bet tagad tas svariem tiek iet ar lielo izlasi un tad pēc tam U20 tad skatīsies, kas tur būs.